Sveicināti, darbie draugi! Kā jūs redzat virsrakstu, no bezpajumtnieka līdz ķēniņam. Pasaulē esmu redzējis virsrakstu tādu no miljonāra līdz taksistam. Bet pie Dieva ir savādāk. Pie Dieva ir no bezpajumtnieka līdz ķēniņam. Gribu izstāstīt šo notikumu. Tas ir ļoti interesants notikums. Tur būs iesaistīts Dāvids, kurš nogalināja Golijātu. Un interesanti bija tas, ka Samuēls bija tā laika pravietis, garīdznieks, bija ķēniņš tajā laikā Izraēlai un bija garīdznieks, pravietis. Viņu sauca Samuēls, ķēniņš bija Sauls. Un Sauls tur bija izdarījis pilnīgi visu, kā nevajag, jo tā kā teica Dievs darīt, viņš vienmēr darīja visu pilnīgi pretēji, principā. Dievam viņš nepatika, viņš saprata, ka tas diezgan slikts sadarbības partners, ka vajag mainīt, likt citu ķēniņu, un viņš sūtīja pravietis Samuēlu svaidīt viņu par ķēniņu, to Dāvidu. Un gala rezultātā Dāvids tajā laikā bija jaunietis, ganīja lopus, mētāja ar lingu, īsāk sakot, skraidīja apkārt, tur priecājās, spēlēja uz kas viņam koklu laikam bija, vai kaut kāda arfa, ko viņš tur spēlēja tajā laikā, tad mūzikas instrumenti. Katrā gadījumā viņam bija diezgan jautri, viss viņam bija kārtībā. Un viņu svaidīja par ķēniņu. Samuēls viņu svaidīja par ķēniņu, pats aizgāja, un pēc tam notiek ļoti daudzi notikumi. Ļoti daudzi notikumi notiek, vēl viņš netiek pa ķēniņu uzreizām. Notiek ļoti daudz notikumu, mēs vai paiesim tiem visiem notikumiem garām, aiziesim uz brīdi, ka viņš kļūst par bezpajumtnieku. Krievu valodā bomš, bez определенного места жительства. Tas nozīmē to, ka Dāvidam ir jāklejo, jāslapstās apkārt, kaut kur jāvazājās, viņš nevar nekur ieiet, jo tikko kā viņš kaut kur ieiet pārnakšņot, tur vienmēr ir kāds, kas zina Saulu, kas aizskrien un pasaka Saulam, Dāvids ir atnācis uz turienu, un tad atkal armija dodās uz turienu, mēģina viņu nogalināt, un tā viņš vienkārši bomžo apkārt. Un interesanti ir tas, ka tādā stilā bomžojot pie viņa pievienojās vēl 600 bomži. Bezpajumtnieki, var teikt, tie, kas bija tā laika valdības apspiesti, jo Sauls bija tā laika valdība, viņš viņus apspieda ar visādiem nodokļiem, ar arī visu kaut ko tieši tāpat kā tagad, viņi bija apspiesti. Un varētu teikt, Dāvids bija opozīcijas cilvēks, un tāpēc viņš muka projām, daudzi fani, īsāk sakot, kas arī fanoja par opozīciju, pozīcija viņiem bija apnikusi, pozīcija bija visus nomocījis ar nodokļiem, ar smagām visādām nastām, viņi mēs nevarēja to izturēt, viņi vienkārši aizgāja projām. No Izrēlē tur bija bišķiņ savādāk tajā klimatā, tur var bomžot apkārt, tur nav tik traģiski kā Latvijā. Tur tādi mīnusi lieli nav, tur uzcelt telti mierīgi un dzīvo, īsāk sakot, nav tik traki. Klimats labs, priekšbomžošanas klimats labs. Latvijā priekšbomžošanas nav pārāk labs klimats. Nu, un īsāk sakot, iedomājieties, 600 bomžu kopā ar Dāvidu tusējās apkārt pa visurienu un mēģina kaut kādīgi izdzīvot. Iedomājieties, 600 gabaliem izdzīvot, cik viņiem daudz vajag ēdiena un visu kaut ko tādu. Un interesanti notiek tas, kad paziņo tagad, ka Sauls, Saulam paziņo, ka Dāvids tur vienā vietā, un viņi tagad katrā gadījumā uz to vietu meklē, kur tas Dāvids ir. Dāvids noslēpjās salā ar visiem saviem bezpajumtniekiem. Un gala rezultātā ķēniņš, kā es saprotu, ieiet tur atliet. Un kamēr viņš to dara, notiek diskusija bedrē. Skaties, visi 600 bomžas saka Dāvidam, pats Dievs tev nodod viņu tavās rokās. Super, davai, knieb viņu nost. Dāvids saka, nē. Viņš nogriež viņam no viņa tā kostīma nogriež stūri nost. Un tas ķēniņš tagad aiziet atpakaļ, un tad Dāvids iznāk ārā un saka, ķēniņ, un rāda viņam, es tev varēju nogalināt, un lai tu saproti, ka man nav pret tevīm slikti nodomi. Nu kā, viņš tad domāja, kad tauta, tam pa to, pret runā, pret to Dāvidu. Ķēniņam sliktas lietas. Viņš šī laikam nezināja, ka ķēniņa sirdī pašam tas Dāvids nepatika. Tikai tā iemesla dēļ, ka tauta meitas dziedāja to dziesmu, kad Sauls ir nogalinājis tūkstošus,
Dāvids 10 000. Un tas arī bija tas, kāpēc viņš gribēja nogalināt to Dāvidu, jo Dāvids tomēr bija patīkamāks tautai. Tāpēc viņš redzēja viņu kā šķērsli. Un viņš darīja visu. Tur principā tautai nebija tā, ka nepatika Dāvids. Bet Dāvidam tā likās, viņš teica, ja gadījumā kāds runā slikti par manīm, tu redzi, ka man nav sliktu nodomu pret tevīm. Es tev varēju nogalināt, bet es to neizdarīju. Viņš rāda tev tur drēbes gabalu. Un šeit ķēniņš krīt grēku nožēlā, viņš lūdz piedošanu Dāvidam un saprot, ka viņš ir vainīgs un aiziet projām. Viss ir kārtībā. Tījās 600 bomžo tālāk. Es iedomājos tur to situāciju. Negribās man ticēt, ka tur bija beigākā vienotība, jo starp cilvēkiem vienotībai būtu ļoti grūti ir, jo cilvēki ir miesa tomēr. Un es iedomājos, ka tie 600, saprotiet, viņi visi zināja, kas ir Dāvids. Viņi visi zināja, ka Dāvids ir nākošais ķēniņš, saprotiet. Un bomžošana varēja momentāli apstāties. Ar vienu šķēpa vēzienu bomžu status varēja momentāli visiem mainīties. Viņš būtu ķēniņš, viņi visi būtu особо приближенные к императору un viss būtu kārtībā. Bet šeit, īsāk sakot, Dāvids viņu nenogalina. Tas nozīmē to, ka bomžu status tiek pagarināts un atkal visi bomžo apkārt. Nedomāju, ka viņi bija baigi priecīgi, es domāju, ka gan jau tur kāds ar kurnēju savā starpā bāc, atkal mums tagad jāvazdājās un cik ilgi un cik tas turpināsies un tādā. Tādā sabiedrībā vienmēr kāds tāds ir, tā kā visi normāli. Un šeit paiet kaut kāds laiks, nav zināms, cik ilgs laiks paiet, bet paiet laiks, kad ir nākošā iespēja. Un nākošā iespēja ir atkal kāda. Iedomājieties, atkal nonāk informācija, ka Dāvids ir tuksnesī un 3000 cilvēki ar saulu, visi dodās, īsāk sakot, vajāt Dāvidu, un viņi tagad paliek pa nakti. Doma ir tāda, ķēniņš guļ pašā vidū, armija, tie 3000 cilvēki ap viņu apkārt, uzbūvē teltis, un viņi tur guļ apkārt. Un ko dara tagad Dāvids? Viņš pasauc vēl divus savus laikam labākos draugus un saka, ejam tur lejā pie viņiem, un es izlasīšu to notikumu. Tas notikums tāds interesants ir. Un klausieties, viņi tagad noiet lejā. Un atrod ķēniņu. Atrod viņu tur ķēniņu lejā, visi guļ zaldāti, ir aizmiguši, un te notiek laba diskusija. Man patīk šī diskusija, ko viņa runā Dāvids kopā ar to savu vīru. Tad Abišajs sacīja Dāvidam, Dievs šodien tavu ienaidnieku saslēgtu ir devis tavās rokās, un tagad ļauj man viņu ar viņa paša šķēpa vienu triecienu piedurt pie zemes, otra trieciena vairs nevajadzēs. Tas tautietis viņam saka Dāvidam, klausies, tūlītās. Dāvids apskatās, kāds man patīk tas, kā tas viss tur notiek tajā situācijā. Var sapot, ka tā ir saspringta situācija, bet viņi tā brīvi tur runā. Dāvids saka, tā. Bet Dāvids sacīja Abišajam, nenonāvē viņu, jo kurš gan drīkst izstiept savu roku pret tā kunga svaidīto un palikt nenoziedzīgs. Un Dāvids sacīja, tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, nē, varbūt viņu ķers tā kunga roka, varbūt tam pienāks viņa laiks, ka tas mirs, varbūt viņam būs jādodas kaujas laukā, un viņš ies bojā, lai tas kungs mani pasargā, ka es savu roku paceltu pret tā kunga svaidīto. Nē, tāpēc ņem tu lūdzu šo šķēpu, kas ir viņa galgalī, ūdens krūzi un ejam. Īsāk sakot, laba diskusija, viņš saka, nē, nesitīsim no šodien, paņem viņa šķēpu, paņem krūzi un tinamies no šejienes, un viņa aiziet. Es iedomājos to situāciju, tie 600 atkal saprot, bāc, atkal bomžošana turpinās, nekas nemainās, Dāvids atkal viņu nav nogalinājis, visi neapmierināti. Un te notiek tā situācija, ka viņš atkal bļauj, tur pamodina to karavīru, to saka, kā jūs sargājat ķēniņu, īsāk sakot, ka jūs esat nāvi pelnījuši, sliktas kā apsargājuši ķēniņu, viņš rāda to šķēpu, rāda ūdens krūzi, un ķēniņš atkal krīt grēku nožēlā un brauc projām. Tāda ir tā situācija. Bomžu status atkal tiek pagarināts, un viņi atkal bomžo. Un kāpēc es jums to stāstu šodien?
kāpēc es varbūt sev to sevīm varētu pielāgot vai vēl uz kādu citu. Jo redziet, kas ir pa lietu, ļoti bieži tos cilvēkus, kuri dzird Dieva balsi, Dievs vada. Dievs mūs vada un viņš ieliek mūs kaut kādās vietās, un tās vietas uz to brīdi, kurās mēs kalpojam dotajā brīdī, viņas var neizskatīties tik foršas, kā mums pašiem gribētos šajā brīdī. Un ļoti bieži ir informācija no pasaules, vai no draugiem, vai no tuviniekiem, vai no radiem, tā jeb no kā. Idejas, ej uz zaļainākām ganībām, ej uz zaļainākām, izdari to ātrāk, paņem to tagad, negaidi. Saprotiet, ātrāk ieej iekšā labklājībā, ātrāk izdari. Bet Dievs tevi ir nolicis kaut kādā konkrētā vietā, pie kaut kāda konkrēta darba, ko tev vajag darīt. Saproti? Un tāpatās arī šie Dāvida vīri, viņus laiku teica, principā viņi deva bezdievīgu padomu, kā ātrāk ieiet labklājībā. Nogalini viņu. Nogalini. Viss. Tā bija Dāvida situācija. Mums tās situācijas ir savādākas, ja mēs kāds atrodamies savādākā situācijā. Un Dāvids saka, nē, lai tas notiek Dieva laikā, viņš saka. Es negribu neko sasteigt, es negribu neko darīt, nekādu saspringumu radīt šajā situācijā, lai Dievs pats to visu izdara. Varbūt Dievs pats to izdara, lai viņš pats noņem. Ja Dievs man tur grib redzēt, apmēram saīsināt, ja Dievs man grib tur redzēt, tur, lai es esmu jūsu ķēniņš, lai Dievs pats man tur ieceļ. Es viņu neaiztikšu. Es to neņemšu. Un gala rezultātā tā arī notiek. Izceļās viens no kariem, kurā nogalina šo Saulu ķēniņu. Samuēls jau arī bija miris, jau Dāvidam padomu pie kā iet prasīt nebija, viņš jau nomira jau pirms tām visām ķibelēm gandrīz. Un viņš lūdz Dievu. Viņš saka, Dievs, man atgriezties savā zemē. Dievs saka, jā. Viņš saka, uz kurieni man iet? Dievs saka, uz Hebronu. Un viņš dodās uz turieni. Viņš atgriežās, vienkārši viņam vairs nevajag bomžot apkārt, sirot apkārt Latvijai, īsāk sakot, kaut kur pa Lietuvu, pa Igauniju, ņemties tur, zin kā, pa kaut kādu Latgales pierobežu. Es varu atgriezties Viņš saka, jā, atgriezies uz Rīgu, tu Rīgā dzīvoji, atgriezies. Viņš atgriežās tagad uz turieni mierīgi, atgriežās un šeit pie viņa atnāk cilvēki ar autoritāti un svaida viņu par ķēniņu. Saprotiet, viņš neko vispār neizdarīja. Viņam atnāca pakaļ, viņu paņēma un iecēla. Un tad sāka vairoties viņa valstība, viņa ķēniņa valsts, kā viņš tur pavairo. Tā viņš bija Jūdas ķēniņš, pēc kaut kādiem laika viņš kļuva par Izraēlas ķēniņu, par visu Jeruzalemi. Un tā sākās tas viss, un svarīgi ir tas, kad arī mums, kā Dieva bērniem, vajadzētu dzirdēt Dieva balsi un necensties izlekt ārā ātrāk no tās vietas, kurā Dievs mūs ir ielicis, bet nogaidīt, nostāvēt līdz galam, lai atnāk mums pakaļ. Un Dievs pats paaugstina. Nevis mums pašiem mēģināt paaugstināties, ieņemt amatu, bet lai Dievs paaugstina, lai Dievs atnāk pakaļ un paaugstina mūs. Es domāju, tas ir vislabākais līmenis pašiem nesasteigt to visu, bet lai Dievs to visu izdara. Halleluja. Tā kā viss gods un slava Jēzum Kristum. Es ceru, ka jums tas noderēs, ka jūs neizliksiet pirms laika ārā no tās vietas, kur Dievs jūs ir ielicis, un viss turpināsies. Halleluja, mīļais Jēzus. Un ja gadījumā kāds šeit ir, kas nepazīst Dievu un kas arī nedzird Dieva balsi, un jūs gribētu iepazīt Dievu, trīsvienīgo Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto garu, lai visi trīsvienība mājo jūsos, tad jūs varat vienkārši lūgt, lai viņš ienāk sirdī, bet jums jātic. Jums sākotnēji jātic tam. Ja jūs tam neticat, jums nekas nesanāks. Bet ja jūs ticat, vienkārši varat atkārtot šo lūgšanu man līdzi. Mīļais Jēzu, es tev ticu. Piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Āmen. Un vienkārši seko viņam, lasi bībelītī, sāk sakot, uzregulējies uz kaut kādu kristīgu frekvenci, kur tiek slavēts Jēzus, kur svētais gars tiek pieminēts, kur Dievs tiek pieminēts, kur viss notiek, īsāk sakot, kur tiek slavēt visu trīsvienību. Pievienojies un tu sāksi tur pieaugt. Bet ja gadījumā tev nav ticības, tad tu vari ticību uzaudzēt ļoti vienkārši. Sāc vienkārši Dievam kaut ko prasīt. Sāc Dievam prasīt kaut kādas lietas, kurām tu netiec galā. Saki, Jēzu, ja tu tiešām tāds esi, tad izdari to vai palīdzi.
izmanto. Un tu redzēsi, kā tas sāk notikt, un tad tev būs iespēja pieaicināt Jēzus savā sirdī. Tā kā tautieši, lai Dievs jūs svētī, Dievs jūs ļoti mīl, Dievam brīnišķīgs plāns jūsu dzīvē. Galvenais ir nostāvēt un nesasteigt. Ja mēs sasteidzam, izdaram kaut ko nepareizā laikā, tas viss sabojāts. Atkal jāiet nākošo ciklu, nākošais saplis un ir galīgi garām. Lai Dievs jūs svētī. Visu labu!